Lūkšana, kas ir patīkama tam kungam. 1996. gada 12. februārī. Es vēlos ar jums parunāties par lūkšanas veidu, kas tam kungam patīk vislabāk. Redziet, ne visas mūsu lūkšanas svētī Dieva sirdi. Tomēr es ticu, ka ar svētā gara palīdzību lietas, kurās šeit ar jums dalīšos, jūsu lūkšanu radikāli izmainīs, iesākot no šodienas līdz pat Jēzus atnākšanai. Man nav nodoma lūkšanu sarežģīt. Tā jau ir padarīta tik sarežģīta caur daudzajiem skolotājiem, kuri ar vislabākajiem nodomiem to ir ielikuši formulās, stratēģijās vai tieši otrādi teatrālismā. Kādi kristieši naktīs dodas gulēt ar ādas zābakiem kājās un guļ uniformās, lai nakts vidū būtu gatavi kaujai kā lūkšanu kareivji, pēdiņās lūkšanu kareivji. Citi apmeklē lūkšanu sapulces, kur tiem tiek sniegtas lūkšanu vadlīnijas, tiek izdalīti bukleti, kas tiem atklāja, kā vislabāk aizpildīt šajā pasaulē atvēlētās dzīves dienas un stundas. Es nevienu no šīm lietām nenosodu, bet es tomēr vēlos jums norādīt uz lūkšanu veidu, kas, kā es ticu, tam kungam patīk vislabāk. Faktiski lūkšanu veids, kas Dievam patīk vislabāk, ir pavisam vienkāršs un viegli saprotams pat bērniem. Tas ir tik vienkāršs, ka pavisam mazs bērns var lūgt Dievu tā, kā tas Dievam vislabāk patīk. Atļaujiet man iesākt ar apgalvojumu. Es ticu, ka vairums kristiešu vēlas lūgt. Kādā mūsu staigāšanas ar to kungu brīdī mēs visi neatlaidīgi lūdzām, bet pēc kāda laika daudzi ticīgie apstājās, un tagad viņi ir pārliecināti, ka vairāk nelūdz vispār. Jēzus mācekļi Jēzum teica: Kungs, māci mums lūgt. Lūkas 11.1. Viņi neuzdot šo jautājumu, ja negribētu mācīties lūgt, un es ticu, ka vairums to, kas lasa šo vēsti, grib būt uzticīgi lūgšanā, bet nezina, kā tas iespējams. Problēma ir tāda, ka viņi vienkārši nesaprot lūgšanas jēgu, un kamēr viņi nesatver šo vitāli svarīgo mērķi, kāpēc vispār jālūdz, tie nekad nespēs izveidot un noturēt piepildītu nozīmīgu lūgšanas dzīvi. Daudzi kristieši lūdz tikai no savas pienākuma izjūtas. Viņi domā, ka lūgšana ir kaut kas, kas viņiem ir jādara. Viņi sev saka: visi citi, kas ir manā tuvumā, vienmēr lūdz, un mācītājs vienmēr mūs aicina lūgt. Starp citu, arī Bībele mūs aicina lūgt, tāpēc man ir jālūdz. Tā ir kristīga lieta, kas ir jādara. Citi lūdz tikai tad, kad nāk kādas ciešanas, problēma vai krīze. Un tie atkal kādu laiku nelūdz, kamēr neatnāk jaunas grūtības. Mīļotie, draudze nekad nesapratīs, cik svarīgi ir lūgt, kamēr mēs nesatversim šo fundamentālo patiesību, kols. Lūkšana
Nav dota tikai mūsu pašu labklājības nodrošināšanai vai mūsu mierināšanai, bet lai sniegtu prieku tam kungam. Vēlreiz. Lūgšana nav dota tikai mūsu pašu labklājības nodrošināšanai vai mūsu mierināšanai, bet lai sniegtu prieku tam kungam. Kamēr šie divi elementi nedarbojas kopā, vienā virzienā, mums nav pamata, uz ko celt savu lūgšanu dzīvi. Lūgšana nav dota mūsu pašu labumam vai labsajūtas nodrošināšanai, bet gan, lai sniegtu prieku mūsu Dievam, lai viņu iepriecinātu. Mums nav jāaizlūdz par mums vajadzīgām lietām, bet gan jāprasa Dievam par lietām, kas iepriecinātu viņu. Kristieši var kļūt ļoti egocentriski un sautīgi, kad nonāk pie lūgšanas. Mēs bieži dodamies pie tā kunga tikai, lai noņemtu no sevis mūsu bēdas un skumjas un tās uzkrautu viņam. Ar sautīgu mērķi, lai meklētu spēka rezervi mūsu nākošajai dzīves kaujai. Protams, tas viss ir bībelīgi. Mēs esam aicināti droši tuvoties Dieva žēlastības tronim, lai atrastu žēlastību un palīdzību mūsu vajadzībai. Viņš taču mums ir teicis, lai visas savas rūpes metam uz viņu. Bet mūsu pašu vienpusīgas lūgšanas nav pilnīgas. Lūgšana, kas visvairāk patīk tam kungam, ir tāda lūgšana, kurā mēs izprotam paša Dieva vajadzību. Visur, kur mēs meklējam atvieglojumu un palīdzību no tā kunga sev, mums jāapzinās, ka tajā pašā laikā viņš meklē sadraudzību ar mums, tuvību un savienošanos ar mums. Mūsu primārajam mērķim lūgšanā vienmēr vajadzētu būt sadraudzības meklēšanai ar to kungu. Starp citu, viņš jau ir nodrošinājis palīdzību visām mūsu ikdienas vajadzībām. Tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debes tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet dzenieties papriekš visu pirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tādi jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Mateja evaņģēlijas 6, 25 līdz 26 un 32 līdz 34. Jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. 8. pants. Dievs mums saka, kad jūs nākat manā tuvumā, fokusējiet savu uzmanību uz sadraudzību ar mani, lai mani iepazītu.
Neļaujiet, ka jūsu vērsums pietveras materiālajām vajadzībām. Es labi zinu, kādas ir jūsu vajadzības. Jums par tām pat man nav jājautā. Es par tām esmu jau uzņēmies rūpes. Tikai meklējiet mani. Tiecaties pēc sadraudzības ar mani. Izbaudiet manu tuvumu, sviniet ar mani tuvības mīlestību. Tomēr cik daudz no mūsu lūgšanu laika tiek pavadīts prasot Dievam labāku darbu, labākas mājas, mašīnu, ēdienu, drēbes un apmierināt citas vajadzības? Ja kristieši atdalītu no sava lūgšanu laika šādus lūgumus, nepaliktu nemaz, vai paliktu pavisam maz laika, ko pavadīt lūgšanā vispār. Iespējams, lūgšana tev ir kā smaga nasta. Tu vairumā gadījumu lūdz no savas pienākuma apziņas, vai lūgšana tevi nogurdina? Vai tā ir vairāk kā pienākums vai kā prieks? Tikai daži kristieši ieiet Dieva tuvumā ar prieku, vienkārši lai baudītu viņa tuvumu. Kādi domā par to tikai kā par smagu darbu, pēdiņās smagu darbu, kā izmisīgu cīņu, pūlēm, koncentrēšanos. Tomēr, kad mēs meklējam sadraudzību ar kādu sev dārgu cilvēku šeit uz zemes, vai domājam par to kā par smagu darbu? Taču nē, tas mums sagādā prieku. Ja tu esi laimīgi aprecējies, tu taču nedomā par saviem tuvības brīžiem ar savu dzīves draugu kā par smagu darbu. Cik daudz laulības ir iznīkušas, jo viens no dzīves partneriem domāja par tuvību kā par savu pienākumu. Vecāku kristīgu sieviešu paudze savām meitām mācīja, ka tuvība ar savu vīru ir tikai smags dzīves uzlikts pienākums, kas jādara dzimtas turpināšanas vārdā. Viņas to uzskatīja par darbu, par pienākumu, kurā nav jāmeklē prieks. Tomēr Kristum patīk attiecības ar saviem ļaudīm izveidot atbilstoši vīra un sievas attiecībām, un Bībele mums saka, ka Jēzus mūsos un attiecībās ar mums atrod prieku. Fakts ir tāds, ka vīram nesagādā prieku tuvībā ar savu sievu tikai savas paša vajadzības apmierināšana, nē. Viņa patiesais prieks ir apzināties, ka viņa mīļotā sieva ar viņu dalās itin visā, un tas tai sagādā tādu pašu prieku. Viņš saka savā sirdī: viņa patiesi vēlas būt ar mani. Es pirmais esmu vienīgais viņas sirdī, esmu viņai viss. Viņa ļaujas tuvības baudīšanai ar viņu. Viņa to vairs neredz kā sievas pienākumu vai laulības prasību. Drīzāk viņai tas sagādā patiesu prieku. Viņas prieks ir viņas vīrs. Un kad viņš sniedzas pēc viņas, viņa patiesā atdevē sniedzas pēc viņa. Viņiem abiem patīk sniegt viens otram iepriecu. Mēs zinām, ka tas kungs meklē iepriecu savos ļaudīs. Bībele mums saka, cik skaista un cik tīkama esi tu, cildena prieka un jauku pārdzīvojumu pilnā mīlestība.
Augstā dziesma 7:7. Un Dāvids teica, viņš mani izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. Psalms 18. 19. pants. Vai vari aptvert, ka tas kungs ir prieka pārpilns par saviem bērniem? Tādu ainu mums sniedz raksti. Mūsu Dievs priecājas mūsos. Tomēr vai mēs arī priecājamies viņā? Bībele mums saka, ka tam kungam vajadzētu būt mūsu priekam. Meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Psalms 37:4. Es sēžu kārotajā pavēnī, un mana ēnas devēja koka augļi ir saldi manai mutei. Augstā dziesma 2:3. Tagad prieka meklēšana mūsu kungā nenozīmē vienkārši būt laimīgam viņa tuvumā. Es prasīju tam kungam, ko īsti nozīmē izteiciens meklēt savu prieku. Viņš man atbildēja, Deivid, meklē manī prieku vienkārši nozīmē būt spējīgam teikt. Es labāk vēlos būt ar Jēzu nekā ar kādu citu uz zemes. Es uzskatu viņa kompāniju pāri tai, ko man sniedz manas dzīves draugs, mana ģimene, mani draugi. Es uzskatu viņu, Dievu, tātad Jēzu, pāri par visiem priekiem, visiem pasaules līderiem, ievērojamiem ļaudīm, pat ģēnijiem, lielajiem Dieva vīriem un sievām. Es labāk pavadīšu laiku ar savu Dievu nekā ar kādu citu. Viņš ir mans prieks. Tas arī nozīmē spēt teikt. Es ilgojos atrasties pilnīgi nošķīries no visa un atrasties viņā, jo viņš ir vienīgais, kas spēj mani pilnībā apmierināt. Viss cits mani atstāja iztukšotu un nepiepildītu. Neviens cits kā tikai Jēzus ir spējīgs pieskarties manām visdziļākajām, iekšējām vajadzībām, un es steidzos pie viņa, cik bieži tas ir iespējams. Patiesi, Jēzus sagaida mūs ar visiem iespējamiem resursiem, ar visu, kas mums vajadzīgs, lai mēs iegūtu mieru, spēku un nodrošinājumu. Tomēr, cik bieži mēs vai nu izniekojam savu laiku, vai arī izvairamies, jeb aizveramies, pēdiņās aizveramies viņa gara tuvumā, vai atkal steidzamies pie telefona, lai zvanītu saviem draugiem, cenšoties rast palīdzību. Vai var iedomāties, kādu reakciju tam jārada viņa mīlošajai sirdī? Mūsu prieks, pēdiņās prieks, ir kaut kas, ko tas kungs mūsos ierauga un atpazīst. Viņš zina, kad mēs tiekam vilkti viņa tuvumā. Ja mēs patiesi priecājamies nākt pie viņa, viss, kas mūs attur no nākšanas pie viņa, mūs kaitina. Viņu iepazinuši mēs augsim vientuļi un visu laiku būsim noilgojušies pēc viņa, labi zinot, ka nekas cits uz pasaules nespēja aizpildīt vai piepildīt dziļo tukšumu mūsu sirdīs. Nekāda lūkšana nevar būt viņam patīkama, kamēr viņš nekļūst pārliecināts, ka mēs nākam pie viņa tāpēc, ka viņu atzīstam vairāk par visu citu.
un viņš vēlas to no mums uzzināt un to mūsos atrast pāri visam citam. Nākšana pie tā kunga ar prieku nenozīmē, ka mēs nevaram nākt pie viņa ar skumjām un sirds nopūtām. Paturiet prātā manu prieka savā kungā pēdiņās, prieka savā kungā definīciju, kas ir atrasties ar viņu kopā, uzskatot viņu kā pāri visam citam. Tieši tas mūsu dzīves laikam piešķir jēgu. Kad esam noskumuši, bēdīgi, satriekti ar nospiestu sirdi. Pie kā mēs steigsimies šādos brīžos? Kura kompāniju mēs tad izvēlēsimies pirmām kārtām? Anna ir sievietes piemērs, kas ikdienas nāca tā kunga tuvumā. Viņa nāca uz templi sirdī noskumusi, raudādama, ar bēdu sagraustu garu, un viņas dvēsele bija skumju pilna, tā lūdza nepārtraukti to kungu un gauži raudāja. 1. Samuēla 1:10. Anna dalīja sievas pienākumus ar otru sievu Penīnu, kas viņu vīram bija dzemdējusi vairākus bērnus. Anna bija palikusi bez bērniem, un Penīna viņu par to apsmēja. Raksti saka, ka šī sieviete to kaitināja, pat novezdama līdz dusmām viņas miesas neauglības dēļ, 6. pants, padarot viņas dzīvi patiešām nožēlojamu. Tātad Annas vīrs viņu ļoti mīlēja, bet viņš nespēja viņu mierināt un remdēt viņas bēdas. Viņš tai teica, vai es tev neesmu vairāk vērts nekā 10 dēli? 8. pants. Tomēr Annai bija domas, tu mani nesaproti, man ir vajadzība, ko tu nesaproti, jo tu esi tikai vīrietis, tu nevari šajā ziņām apmierināt. Un tā Anna nostājās altāra priekšā raudādama, bēdīga, noskumusi, dziļi izmisusi savā garā. Viņa liecināja priesterim Ēlim, es esmu nelaimīga sieva, es esmu savu dvēseli izkratījusi tā kunga priekšā, es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām bēdām un savas sirds skumjām. 15. 16. pants. Anna nebaidījās nākt tā kunga tuvumā arī savā bēdīgajā stāvoklī. Savās bēdās viņa vairāk par visu citu atzina atrasties Dieva tuvumā. Tomēr daudzi ticīgie šodien vienkārši nenāk Dieva tuvumā, jo ir bēdīgi, noskumuši, nosisti pie zemes. Viņi raud un ir satriekti, ejot cauri ciešanām. Viņi saka, es nevēlos apkraut Dievu ar savām problēmām, nākot pie viņa šādā bēdīgā izskatā. Es labāk pagaidīšu, kamēr lietas nokārtosies, un es atkal būšu priecīgs, tad es tuvošos viņam. Mēs piesavināmies seklu, harizmātisku paradumu nākt pie tā kunga tikai kopīgā, pašu norganizētā gara pacilātībā, ar roku plaukšķināšanu, slavēšanu, ar priecīgu pielūgsmi, izslēdzot no sava vidus visus bēdīgos un noskumušos. Bet šis Annas gadījums mums atklāja, ka mums jānāk pie viņa pat savos visbēdīgākajos dvēseles mirkļos. Un kad Anna atradās tuvībā lūkšanas garā ar to kungu, viņš caur priesteri Ēli runāja viņas sirdī sniegdams mieru. Ej ar mieru, lai Izraēla Dievs piepilda tavu lūgšanu, ko tu esi no viņa lūgusi.
18. pants. Šī nodaļa man saka: neslēpies no tā kunga, nebēdz nekur prom, steidzies nonākt viņa klātbūtnē ar visu to, kas tev ir, un to izraudi viņa priekšā. Pastāsti viņam, kam tu ej cauri, ļauj viņam uzņemt uz sevis visas tavas skumjas. Tomēr mēs visi esam ar noslieci kaunēties no tā kunga savos bēdīgajos dzīves brīžos. Nesen man bija neizsakāma ciešana un bēdu laiks. It kā tam nebija redzama iemesla. Tas vienkārši bija viens no tiem skumju brīžiem, ko nespēju izprast. Tajā rītā es kavējos doties lūgšanā, domādams, es pagaidīšu līdz vakaram, tad viss būs ok. Tad man būs laiks ar to kungu, bet svētais gars mani mudināja pievērsties Nehemijas grāmatai. Kad lasīju 2. nodaļu, es ieraudzīju kaut ko, ko agrāk nebiju ieraudzījis. Šī nodaļa satur iedrošinājumu visiem, kas nāk pie tā kunga ar smagu sirdi. Nehemija bija ķēniņa Artakserksa dzērienu pārzinis. Viņš nobaudīja vīnu šķirnes, pirms tas tika nolikts uz ķēniņa galda, lai pārliecinātos, vai tas nav saindēts. Laikam ejot, Nehemija kļuva par uzticamu ķēniņa kalpu. Tagad Nehemija bija saņēmis no sava brāļa Hanani ziņu, ka Jeruzāleme atrodas drupās. Iedzīvotāju skaits ir sarucis, cilvēki ir šausmās un apstākļi dienu no dienas kļūst aizvien sliktāki. Tas plosīja Nehemijas sirdi. Viņš mīlēja Jūdeju un Jeruzālemi, viņš noskuma un viņu sagrāba bēdas. Raksti saka, un Nīsāna mēnesī 20. ķēniņa Artakserks valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā, es pacēlu vīnu un devu ķēniņam, un nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā, un ķēniņš sacīja man, kādēļ tavs vaigs ir noskumis, un tomēr tu taču neesi slims? Tas nav nekas cits kā sirds skumjas. Tad es ļoti nobijos. Nehemijas 2:1-2. Jums jāsaprot, tajā laikā ķēniņa tuvumā bija aizliegts nākt bēdīgam un noskumušam, īpaši, ja viņi bija galma darbinieki. Nehemija zināja, ka tas viņam var maksāt dzīvību, un bija pagalam izbijies. Bet, kad ķēniņš redzēja Nehemijas skumjas, viņu pārņēma līdzjūtība. Raksti mums saka, ka viņš savam satriektajam kalpam iedeva atvaļinājumu. Viņš tam arī pasniedza uzticības vēstuli, kas viņam apsolīja ķēnišķīgu mantojumu. Un tad vēl Nehemija no ķēniņa saņēma to, ko tā vēlējās viņa sirds, atļauju doties uz Jeruzālemi un atjaunot šīs pilsētas sagrautās sienas. Lūk, mans uzskats. Ja jau Nehemijam bija iespējams doties pie pagānu ķēniņa ar bēdīgu, smagi nospiestu sirdi un atrast cieņu, līdzjūtību un svētības, vairāk nekā viņš spēja iedomāties, cik gan daudz vairāk ķēniņš Jēzus parādīs līdzjūtību katram no mums, viņa bērniem, mūsu bēdās, pacels mūs tik ļoti apgrūtinošās nastas un apmierinās mūsu vajadzības.
Vai tad pagānu ķēniņš varēja parādīt lielāku līdzjūtību satriektajam kalpam nekā mūsu visžēlīgais pestītājs un ķēniņš? Iespējams, jūs jau esat pārliecināts, ka mīlat savu kungu un atrodat savu prieku viņā. Jūs esat mācījies steigties pie viņa, lai baudītu viņa līdzjūtības iepriecu, un jūsu brīnišķīgi iekārtotajā tuvības laikā ar viņu viņš jau paceļ visas jūsu nastas un piepilda jūsu dvēseli ar savu prieku, mieru, drošību, ko sniedz viņa mīlestība. Bet vai tas ir lūgšanas galējais mērķis? Vai tai mums ir jāsniedz ekstāzes mirkļus? Vai obligāti jānodrošina mūs ar mieru un adusu? Nē, šajā jautājumā par lūgšanu, kā tā apmierina Dievu, slēpjas daudz vairāk. Ja mēs gatavojamies lūgt tā, lai patiktu tam kungam, mums jāmācās izlūgties līdz galam. Izlūgties līdz galam ir termins, ko lietoja senie pentakosti. Kādiem tas nozīmē vienkārši palikt uz ceļiem, kamēr tu pārliecinies, ka tev ir atnākusi atbilde no Dieva. Citiem tas nozīmē pastāvīgu atgriešanos pie tā kunga, kamēr tev tiek sniegta atbilde. Iekavās? To arī nosauca par pastāvīgumu lūgšanā. Iekava cieta. Kā jauns zēns tajās senajās telts nometnēs, es dzirdēju cilvēkus dedzīgi liecinām: es palikšu turēdamies pie altāra ragiem un neatkāpšos, kamēr Dievs neatbildēs. Tomēr es neticu, ka tā ir izlūgšanās līdz galam. Tu vari būt noslēdzies ar to kungu pārvērtības kalnā un baudīt viņa tuvumu. Tu vari pavadīt kvalitatīvas stundas, pat dienas ar viņu. Tikt pagodināts brīnišķīgā savienībā. Tev lūgšanā var atnākt atbildes visām tavām vajadzībām. Tava sirds var būt pilnīgi apmierināta. Viņa klātbūtne var tevi dziedināt, tevi pacelt debesu augstumos, tevi stiprināt. Bet kas notiek, kad tu atstāji šos svētītos tuvības mirkļus? Tu vari piecelties no ceļiem, lai dotos atpakaļ savā neatrisināmajā situācijā, kas nav mainījusies, un tu ieraugi, ka tur tevi sagaida pats velns, gatavs tev uzmest tās pašas vai vēl lielākas problēmas un neziņu par nākotni. Es tev vaicāju, kāds gan ir labums baudīt visu šo godību kalna galā, ja tu neredzi izeju, kā izkļūt sveikā no savas cīņas? Atļauj man tev paskaidrot, kas, kā es ticu, ir frāzes izlūgties cauri īstenā nozīme. Šī frāze vienkārši nozīmē spēkam, varai un iedrošinājumam, ko tu saņem no tā kunga, noslēdzoties viņa tuvumā, ir jākļūst redzamam tavās priekšā stāvošajās cīņās un pārbaudījumos. Uzvarai, ko tu iegūsti savā slepenajā kambarī, ir jāsniedz tev reālu uzvaru kaujā. Padomā par to,
Kāda jēga tam, ko tu iegūsti savā lūkšanas laikā, ja tas nav kaut kas reāls, ko tu vari pielietot un redzēt, realizējamies savā ikdienas kaujā? Vai tava lūkšana ir pabeigta? Pēdiņās pabeigta. Redziet, izlūgties līdz galam nozīmē sagaidīt, līdz tava lūkšana ir nonākusi līdz pilnībai. Līdz pilnībai. Tas ir līdz tā iegūst rezultātu. Daudz kristiešu redz tikai pa pusei atbildētas lūkšanas, jo tie neatļauj tam, ko tie no tā kunga lūkšanā saņem, iznest viņus cauri saviem pārbaudījumiem. Patiesi daudzas patiesas lūkšanas paliek kā nocirstas pēdiņās, kā pazaudētas, jo tās netika ienestas dzīvē, pēdiņās ienestas dzīvē, netika izlūgtas līdz galam. Cik daudzi no mums ir nākuši pie tā kunga lūkšanā, nometot savas nastas no sevis un tās uzliekot viņam, lai pēc tam tiktu izcelti no sava cietuma. Viņu prieks tiktu atjaunots, viņu ticība pacelta. Pirmā lieta, ko viņš mums saka, mūsu klusajā laikā ar viņu ir: nebīsties, jo es esmu ar tevi. Viņš nostiprina mūsu grīļojošo garu, ievedot mūs atdusā un mierā, un mēs izejam atkal ārā no viņa klātbūtnes, sajūtoties stipri, gatavi cīnīties labo ticības cīņu. Bet kas notiek nākošajā dienā, kad ierodas jauns pārbaudījums? Kā tu reaģē, kad tavi jaunie apstākļi sāk krist pār tevi? Vai tu pēc pavisam īsa brīža nesāc svārstīties? Daudzi no mums sarūktinās, kad pēc daudzām lūkšanām mūsu apstākļi neizmainās. Mēs, protams, ticam, ka Dievs maina lietas, un patiesi daudzas reizes viņš mūsu dzīvēs ienes patīkamas izmaiņas. Bet laikos, kad Dievs to nedara, kad izejam ārā no sava brīnišķīgā kalnu virsotnes piedzīvojuma un nonākam kaujas laukā, mēs momentā zaudējam ticību un pieļaujam kļūdas. Mīļotie, mūsu lūkšana nav pabeigta. Tā nav izlūgta līdz galam, kamēr tavas ticības spēks neredz tevi izgājušu tam cauri un nonākušu savu fatālo pārbaudījumu otrā pusē. Mēs neizlūdzamies cauri, kamēr tas netiek piedzīvots. Tas ir, kamēr mēs neizejam cauri saviem pārbaudījumiem ar to spēku, ko esam saņēmuši Dieva tuvumā. Dievs grib, lai tas, ko viņš mums sniedz caura lūkšanu, mūs pilnībā nodrošinātu ar visu, kas mums vajadzīgs mūsu situācijai. Viņš grib mums dot kaut ko tik pietiekoši spēcīgu, lai redzētu mūs izejam cauri katrai nākošajai dzīves situācijai, un lai šī piedzīvojuma dāvātais spēks mūs paceltu virs mūsu kaujas lauka. Man jāpliecina, ka tieši šajā vietā es pats visvairāk kļūdos attiecībā uz savu lūkšanu. Jā, es esmu piedzīvojis un baudījis patiešām brīnišķīgus tuvības mirkļus ar savu kungu. Viņš ir bijis mans prieks.
Es zinu, ko nozīmē steigties pie viņa ar smagumu sirdī, nospiestam, ar asarām acīs un piedzīvot viņa neparasto pieskārienu, kas mani piepilda ar mieru un atvieglojumu. Bet, kad es sastopos ar nākošo pārbaudījumu, kas nostājas manā ceļā, viss mans miers un prieks šķiet iztvaikojas. Un es atklāju, ka atkal neesmu izlūdzies tam cauri līdz galam. Vai tas ir noticis pie tevis? Iespējams, tu nāci uz baznīcu un tiki svētīts. Tu iznāci no svētnīcas ar spēka un svaidījuma sajūtu. Tomēr, kad nonāci mājās, tu tūlīt pat tiki konfrontēts nevajadzīgā strīdā ar savu sievu. Pirmdienas rītā tu devies uz darbu un viss tev gāja nepareizi. Kur tajā mirklī palika tavs prieks, miers un atdusa, ko no sava kunga tuvuma ieguvi tik nesen? Tava lūgšana nav tikusi izlūgta līdz galam. Kaut kur starp godību un krīzi mēs īsā laikā pazaudējām to, ko ieguvām mūsu tuvības brīdī ar to kungu. Tātad, kā mums to noturēt? Ko mums darīt, lai redzētu mūsu lūgšanas fizisko rezultātu, kas ir pastāvīga uzvara pār saviem apstākļiem? Esmu daudz par to lūdzis, jo tik daudz kristiešu tik smagi šajā ziņā cieš. Mūsu kalpošana vienā mēnesī saņem 30,000 līdz 40,000 vēstuļu no saviem lasītājiem, un nekad agrāk neesmu zinājis par tādām sāpēm, ko uzzinu caur šīm vēstulēm. Daudz kristiešu cieš no vientulības, kas ir tik smaga, ka viņi tikko spēja izturēt vienu dienu. Citi cieš visa veida laulības un ģimenes problēmās. Mācītāji tiek satriekti ar skumjām par savas draudzes ļaužu ciešanām. Kad lasu par tādām bēdām, man jāsauc uz Dievu: Tēvs, es nevaru rakstīt atbildes vēsti, kas tikai palielina viņu nastas. Kungs, lūdzu, ko man viņiem pateikt? Atbildi, ko saņēmu priekš šīs vēsts, es jums tagad pasniedzu. Tas kungs vēlas, lai tu no sava tuvības laika ar viņu kaut ko saņem un paturi sev, lai tu iegūsti spēku un autoritāti tādā mērā, ka tas spēs tevi iznest cauri tavām turpmākajām bēdām un ciešanām. Viņš vēlas, lai tu izlūdzies līdz galam, lai tava lūgšana pilnībā materializējas. Bet kā, tu jautā? Kā es varu pastāvēt uzvarā? Kā es varu realizēt to uzvaru, ko saņemu savā lūgšanas laikā ar viņu? Kā es to varu izvest cauri? Pēdiņās izvest cauri? Kā es varu nonākt kaujas otrā pusē kā uzvarētājs? Ir divas lietas, kas mums jādara, lai izlūgtos cauri saviem apstākļiem. Pirmā lieta, jeb veids, kā mēs mācāmies izlūgties cauri, ir caur Dieva uzklausīšanu. Ir caur Dieva uzklausīšanu. Vairums kristiešu neieklausās Dievā. Viņi nāk pie viņa, lai runātu.
Tomēr raksti atklāja, ka katra persona, ko Dievs ir pielietojis, ir mācījusies palikt viņa tuvumā, kamēr tā saņem no viņa atbildi. Raksti dara skaidru, ka tas kungs vēlas runāt ar katru no mums. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevi šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30:21. Es dzirdēju par mazu meiteni, kas mira no leikēmijas. Kad viņa bija tuvu nāves vārtiem, viņa cīnījās ar domu par miršanu. Tomēr kādā rītā, kad viņas māte ienāca viņas istabā, meitene bija priecīga un apgarota. Kas ar tevi noticis? Viņas māte tai vaicāja. Mazā meitene atbildēja. Pie manis atnāca eņģelis un teica, ka man jādodas ceļā. Dievs atnāca un paņēma mani pie rokas un ar mani izgāja cauri brīnišķīgam dārzam. Viņš man teica, rīt tu pie manis atnāksi, lai tālāk būtu ar mani. Dievs šo mazo bērnu bija uzrunājis un noņēmis no viņas sirds visas sāpes un nāves bailes. Kad nākošajā dienā viņa aizgāja, lai būtu ar viņu, viņas sejā izpaudās pilnīgs miers. Pasakiet man, kad esat nonākuši tuvībā ar Jēzu, vai saņemat šādu vadību no viņa? Vai viņš jums saka, ko darīt, kad, kā un ko darīt? Kādi kristieši netic, ka Dievs tā rīkojas, bet Jēzus saka, mana sāvis dzird manu balsi, un viņas man seko. Jāņa 10:27. Nav cita ceļa, kā izkļūt cauri jūsu pārbaudījumam, kā paliekot vienatnē ar Jēzu un saucot, kungs, tu esi vienīgais uz šīs zemes, kas spēj man palīdzēt, tikai tu zini ceļu, kā izkļūt cauri šai problēmai, tāpēc es palikšu šeit un neiziešu ārā, kamēr tu man nepateiksi, ko man darīt. Es neiešu nekur un nedarīšu neko, kamēr tu skaidri nerunāsi manā sirdī. Lūk, tā ir izlūkšanās cauri. Lūkšana bez mitēšanās, kas tā patīk Dievam. Tas nozīmē apturiet visu savu darbošanos, visas savas aktivitātes, kamēr nesadzirdat viņu runājam skaidri savā sirdī. Tev jāsakārto lietas ar to personu, daudz punkts, vai tev jāpaliek pie šīs lietas, daudz punkts, vai paliec mierā līdz nākošajai nedēļai, nesteidzies, paliec manā tuvumā un uzticies man, daudz punkts. Viņš tev sniegs skaidrus norādījumus. Tomēr, lai mēs redzētu savu lūkšanu, darbojamies cauri mūsu pārbaudījumiem, lai redzētu, ka mūsu lūkšanas ir noslēgušās ar gala rezultātu, mums ir vajadzīgs kaut kas vēl vairāk. Otrā lieta, kas vajadzīga, lai izlūgtos cauri, ir pievienot mūsu tuvībai ar to kungu pilnīgu uzticēšanos Dieva vārdam. Ir pievienot mūsu tuvībai ar to kungu pilnīgu uzticēšanos Dieva vārdam. Kristus ir dzīvais Dieva vārds. Vēlreiz. Kristus ir dzīvais Dieva vārds. Un kad tu esi noslēdzies ar viņu lūkšanā, Svētais Gars vienmēr tevi vadīs pie Dieva mums atklātā vārda,
pie Bībeles, pie svētajiem rakstiem. Viņš cels tavu ticību, barojot tevi no Bībeles, pat kad tu atrodies savā slepenajā kambarī. Mums tiek pavēlēts. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Ņemiet arī, daudz punkts, gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Efeziešiem 6, 11, 13, 17 pants. Bieži, kad tu saņem specifiskas instrukcijas no tā kunga, viņa gars tev čukstēs un tagad atšķir. Daudz punkts. Vadot tevi pie kādas konkrētas raksturvietas. Dieva vārds runās uz tevi tiešā veidā, tev stāstot, kā tev izkļūt cauri tavai krīzei. Tieši tagad šo vēsti lasa daudz kristiešu, kam vienkārši ir jāsadzird vārdu no tā kunga. Neviens uz zemes tiem nespēja palīdzēt. Ir tikai viens veids, kā tiem izkļūt cauri saviem pārbaudījumiem, un tas ir paliekot Kristus klātbūtnē, kamēr viņš tiem dod virzienu. Viņam ir tiem jāpasaka, kā izkļūt tam visam cauri, ko darīt, kad un kā rīkoties. Viņa specifiskā vadība tiem nenāks nevienu minūti par agru vai par vēlu, tas notiks svētā gara laikā. Dārgais svētais, tev nav vajadzīgs bēdāties vai noskumt par savu stāvokli. Dievs ir uzticams, lai atsauktos uz katru tavu vajadzību vai lūgumu. Tāpēc, kad tu tagad dosies lūgšanā, vienkārši saki: Kungs, es tagad nāku pie tevis, nevis lai tikai saņemtu atbildi uz savu vajadzību. Tu šīs lietas jau zini, un esi gatavs man atbildēt. Nē, es nāku pie tevis, lai uzzinātu, kas nospiež tavu sirdi, kā es tev varētu palīdzēt. Mēs taču esam radīti sadraudzībai ar viņu. Pat mūsu visgrūtākajos brīžos tai ir mūs jāmotivē. Es tev jautāju, vai tev patīk atrasties ar viņu? Vai tu uzskati viņu kā esošu pāri visam citam? Vai tava sirds nesauc: Jēzu, tu man esi viss? Tu esi manas dvēseles lielākā ieprieca, un es mīlu tavu sadraudzību. Dievs ieliec mūsos visos sirdi, kas tavā tuvumā viegli tev padodas. Palīdzi mums lūgt cauri visām mūsu situācijām un pārbaudījumiem, līdz galam, līdz rezultātam. Cieši klausoties uz tavu garu, mūsu klusajā laikā savienībā ar Tēvu, un visu savu uzticēšanos balstīt uz tavu mums atklāto vārdu. Šādi mēs varēsim droši zināt, ka mūsu lūgšanas tev labi patīk. Āmen!